Konferences atklāja vēstures zinātņu doktors Gins Apals ar ziņojumu Krišjāns Valdemārs un Latvijas vieta pasaulē. Gins Apals ir diplomāts, vēsturnieks, šobrīd Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājs. Gins ir strādājis Latvijas Republikas ārlietu ministrijā un Latvijas Republikas ārlietu dienestā par diplomātu, ir rezidējis Austrijā, Beļģijā un Īrijā, pārstāvot Latvijas valsts intereses. 1994. gadā ieguvis doktora grādu vēsturē, aizstāvot disertāciju jaunatviešu kustības raksturs 19. gadsimta 50. un 60. gados, un tātad jau no 90. gadiem ir iedziļinājies Krišjāna Valdemāra darbībā. Gins Apals ir arī papildinājis zināšanas Oksfordas universitātē un ir kā vēsturnieks specializējies latviešu nacionālisma attīstībā 19. un 20. gadsimta politiskajos, sociālajos procesos un starptautiskajās attiecībās. Lūdzu. Liels paldies un labrīt, godāmie klātsošie. Manas runas tēma ir diezgan aktuāla, jo viņi cenšas saistīt 19., 20. un 21. gadsimtu, ejot tam cauri. Un šeit, protams, lai skatītos uz Valdemāru un šo lielo fonu, ir divas mazas problēmas. Pirmā problēma tāda, ka Valdemārs ir simbols visai tautiskās atmodas kustībai. Un pastāv zinām plaisa starp šo simbolu lomu un visu to daudzo uzskatu un darbu kopumu, kurus viņš iemieso kā simbols, un konkrēto Valdemāra paša personību un viņa paša uzskatiem un viņa paša darbību. Tā ir viena lieta, ko jācenšas atklāt. Un, protams, ka otra problēma tāda, ka neizbēgam mēs vienmēr, skatoties no šodienas, cenšamies pārnest pagātnē. Mēs meklējam pagātnē to, kā tur varbūt nemaz nav. Mēs spriežam par pagātni pēc sevis. Un tas arī reizēm nozīmē to, ka rodās vēlēšanas prasīt no Valdemāra to, kas nemaz nebija iespējams tā laika apstākļos. Es mēģināšu pamazām runāt sistemātiski, bet brīdināšu uzreiz, ka tas, ko redzu uz ekrāna, tas drīzāk varbūt papildina manu runu īsās laika robežās. Lūdzu uztvert runāto vārdu un rakstīto kā savstarpēji papildinošas lietas. Lūk, un, protams, lai tad skatītos uz šo Latvijas vietu pasaulē, manuprāt, es aizņēmos schēmu no starptautiskajām attiecībām par to, kā mēs domājam par sabiedrību un valsti, kas šobrīd Latvija ir pats galvenais, viss centrējas ap Latvijas valsti. Un tā tad jautājums tas ir jārunā par tautu, kā viņi veidojās šīs valsts, zemes tauta. Jārunā par teritoriju, par zemi, ko nozīmē šī zeme, kā šie priekšstati veidojās. Treškārt jārunā par politisko iekārtu, par sabiedrības un varas attiecībām un par teritorijas politisko statusu. Un arī visbeidzot jārunā par plašāko kontekstu. Kādā vidē, arī kultūras vidē, ar kādu virzienu vai orientāciju attīstās šī sabiedrība. Beigās pielikuši klāt mazliet arī par Valdemāra sociāla-ekonomiskiem uzskatiem. Bet tāpēc manā arī ziņojuma alternatīvā tēma bija Krišjāns Valdemārs un citi nākotnes cerības. Jo mums jāsamēro Valdemārs ar to, kas notika tajā laikā, un ar to, ko darīja daudz citi cilvēki. Tātad es gribēju minēt to, ka sāksim ar šo te domas par tautu. Domas par tautu, jā, protams, viņas veidojās 19. gadsimta 50. gados un 60. gados. Pirms tam tāds jautājumi nav. Latvieši te ir tādi Baltijas provinču zemnieki, punkts. Pie tam luteriski zemnieki, punkts. Šeit parādās doma, ka pastāv kaut kāda latviešu tauta, un cilvēki paņem nācijas konceptu no Vācijas, šo te romānisko nācijas konceptu meklē, lai būtu kopīga izcelsme, kopīga pieredze, varbūt pat sena reliģija, bet centrā noteikti stāv kopīgā valoda. Lūk, arī sekulārā tradīcijā tiek atmests jautājums par reliģiju un kultūru, ko tas nes līdzi, un lūk parādās 1859. gada teksts, kuru uzskata, ka rakstījis Juris Alunāns. Un šeit mums ir parādās ļoti daudz kas. Pats galvenais, ka parādās doma par to, ka lūk, latvieši nav tikai Baltijas provinču, Kurzemes un Līvzemes latviešu zemnieki, bet viņi dzīvo vēl citur. Un tas ir paplašinājumi, kur nekad netiek īsti pabeigti līdz galam. Pirmais paplašinājums tas, ka tiek pieskaitīti arī Vitebskas latvieši, jeb inflantieši, kā toreiz raksta, lai gan viņi ir katoļi un nekāda īpaša kontakta savstarpēji nepastāv. Arī analfabētismu un citiem iemeslu dēļ. Otra lieta, ka tiek vispār paplašināts latviešu tautas jēdziens arī uz lietuviešiem, prūšiem un kaut kā visu vēl ne. Un šī lieta, principā, 19. gadsimta gaitā paliek nepabeigta.
Par to plašo skaidrojumu to ir aizrāvies vēlāk arī Kronvalds, ir aizrāvies Rainis, starp citu, un daudz citi, ja? Un, protams, ka Frits Svenbergs arī dzen. Otra lieta ir tātad domas par zemi. Tātad mēs redzam tos gan paņem no enciklopēdijas, kur ļoti labi atšifrēts, kādā veidā rodās priekšstats par Latviju. Jo šo vārdu lieto gan Valdemārs, gan citi, bet kā viņš veidojas un ko tas nozīmē. Tātad mēs principā zinām, ka šo domu par to, ka ir kaut kāda latviešu etniskā zeme, to jau rada arī Juris Almāns mājas viesī 1857. gadā un meklē vārdu šai zemei. Nu, ziniet, tas ir gandrīz tā, ka no Jāņa evaņģēlija, ja nav vārda, tad arī lietas nav, ja? Jo sākumā bija vārds. Līdz ar to pašu, ja nav vārda, nav priekšstats par latviešu zemi. Un šeit parādās Lātava vai Latva, un tā 1862 arī Valdemāra klātbūtnē praktiski. Pēterburgas avīzēs parādās vārdiņš Latvija, jau ir jauna nozīme, un tad viņš ir tālāk un piepildās. Bet, protams, ka jautājums par šīs Latvijas ģeogrāfiskajām un politiskajām robežām paliek neatrisināts 19. gadsimta laikā. Jo, protams, ka arī vēlāk ļoti ilgu laiku, principā Latvija nozīmē Baltija, tātad Kurzeme un Līvzemes dienvidu daļa, etnogrāfiskā vidzeme. Ja? Par to, kā tur iekļausies Vitebskas provinces, kas nosaukt par Latgali 20. gadsimta sākumā, vai tur ies kaut kas vēl klāt, tas īsti 19. gadsimta netiek īsti atrisināts. Un tas pats attiecās arī uz politisko struktūru. Ja? Lūk, par to, kā tad veidojās attiecības starp cilvēkiem, starp individu, mazā kopienu, lielā kopienu, jeb tautu un valsti. Un šeit, protams, 19. gadsimtā mēs nevaram runāt par to, ka obligāti būtu jāsaista kaut kādas etniskās grupas pastāvēšana un viņas politisko pārstāvniecības struktūru izveide ar neatkarīgas valsts ideju. Tas 19. gadsimtā ir diezgan liels absurds, un mēs redzam no Pēterburgas avīzēm šo ideju, ka tātad vairāk tautas biedrojas valstībā. Valstī būtu ar lielas valsts, impērijas sinonīms tobrīd. Valsts reizēm nozīmē pagastu, mazmēroga izmēra, bet lūk šeit valstība. Un principā tur arī nav nekā briesmīgi, jo tas ir tas veids, kā 19. gadsimtā dzimst un kā traktē pašnoteikšanās idejas. Ka pašnoteikšanās nozīmē neko citu kā sociālu līgumu starp vienu kopienu un valdnieku, jeb valsti. Tātad tā vairs nav patvaldība, tā nav autokrātija vairāk, bet tas ir līgums, kur vienojās par pārvaldes kārtību, kas un kā notiks, varbūt par autonomiju, kaut ko citu. Jā. Bet pašnoteikšanās 19. gadsimtā un vispār līdz Versaļas miera līgumam nekad nekur obligāti nenozīmē tiesības uz kaut kādas atsevišķas valsts dibināšanu, tāpat kā to nenozīmē arī šodien, starp citu. Lūk, alternatīvas, par kurām būtu jārunā vēl citu uzskati. Protams, es jau minēju šeit īsumā dažus vārdus, bet tam visam blakus ir arī otra strāva, kur it kā pieskaita pie tautiskās atmodas kustības un nē. Un, protams, tas ir lūk, šis diezgan lielais tātad austrumu orientācija. Visvairāk šeit to pastāv prezentācijā Biesbārds ar visiem viņu vārdiem, ko viņš teica par latviešu un slāvu radniecību. Par to, ka latvieši arī ir slāvi un latvieši dabiski piederīgi pie krievu pareizticīgās kultūras un sabiedrības. Un vienīgais, kas jādara tā progresa dēļ, gan Biesbārdim, gan vēl daudziem pareizticīgiem latviešiem, ir maksimāli ātri un pilnīgi jāiekļaujas krievu pareizticīgajā kultūrā, jo tādā gadījumā visas sociālās problēmas būs atrisinātas. Latvieši būs iekļaujušies krievu ķeizaru tautā un viss būs lieliski. Un viņi būs tikuši vaļā no tā, ka viņus pārvalda lūk, teiksim, kaut kā cita veida vāciski runājoša muižniecība Baltijas provincēs. Bet tas, protams, ir pretrunā. Tas mazākums tautiskās atmodas kustībā. Un vairākums stāv uz to, tā kā redzējām arī no Alonāna vārdiem, uz to, ka latvieši un vispār šaurā un plašā nozīmē, tātad balti, ka tā ir atsevišķa tautu grupa, ja, kas nav ne slāvi, ne ģermāņi. Tā, ka lūk, šeit ir lielās šķēres, un kur stāv Valdemārs šajā debatē, par to mēs vēl varēsim mazliet tālāk parunāt atsevišķi. To Kronvalds ir pilnīgās pretsvars Biesbārdim, jo Kronvalds, kuram būtībā Krievija nav nekādas pieredzes. Visa viņa izglītība ir vāciska, un viņa pieredze Vācijā rāda pilnīgi citu kultūras orientāciju. Lai gan atgādināšu, ka lai gan Kronvalds uzskata, ka būtu veselīgi oriģinālā lasīt arī Puškinu, bet viss šie viņa kultūras ideāli un viņas visas kultūras ikonas viņam ir paņemts no vācu kultūras un vācu romantismu. Un arī tā Kronvalds atzīst to, ka ir jāapgādinās no visām tautām.
no visām kristīgām kultūras tautām, lai uzbūvētu šo patstāvīgo kultūru un patstāvīgo tautu, par ko runāja jau Alunāns. Un tas kaut kas pilnīgi cits nekā biezbāržu un citu rusofīlu skatījums uz ātru izšķīšanu austrumu masā. Protams, par misijām pāri, jo kāds attīstās vēlāk, kas arī būs svarīgi, vēl viens liels vārds šeit ir Friedrichs Svenbergs, kas saka Ivars Ījāps, pirmais latviešu politologs. Pilnīgi pareizi, tas tā būtu sakāms, kurš pirmkārt traktē atkal šo tautības jautājumu plašā kontekstā, ka latvieši un lietuvieši būtībā ir viena tauta. Un otra lieta, viņš saka šo te, ka latviešiem 19. gadsimta beigās ir jāpārņem no lietuviešiem viņa vēsturiskā misija. Tātad cīnīties pret vācietības, jeb ģermāņu ekspansiju. Kā viņš saka, tobrīd jau vairs nevis ar karu, bet ar kultūras ieročiem. Bet izveidojot sevi kā patstāvīgu tautu, bet atkal nolūkā aizstāvēt slāvu pasauli no ģermāņu ekspansijas. Un šeit mēs redzam, ka tie 80. gadi, kad principā panslāvismu idejas ļoti ietekmē latviešu kultūru un arī šo te nācijas ģenēzes procesu. Varētu šeit citēt arī tikpat labi, protams, Andreju Pumpuru ar visām viņa idejām. Un starp Venberga darbu iz latviešu lejušu vēstures 1885 un Pumpura ēpos Lāčplēs ir tikai 3 gadi pa vidu, bet mēs zinām, ka tās idejas ir ļoti līdzīgas. Ja? Tātad austrumos viss ir labi un rietumos viss ir slikti. Tā ir fundamentālā panslāvista ideja 19. un 20. gadsimtā, ka visa vēsture ir ģermāņu slāvu cīņa, un šiem cilvēkiem nav nekādu šaubu, ka latvieši ir slāvu pusē, un viņiem ir tātad jākalpo priekš tam, lai apturētu ģermāņu ekspansiju, kultūras un arī ekonomiskā un pārējās nozīmēs. Tātad, un šeit mēs beigās jau nāk pie paša Valdemāra un viņa uzskatiem. Ja? Tātad, kas ir Valdemāra uzskata par nākotni? Vispirms mās atgādinājums par to, ka, kā viņš skatās uz tautības jautājumu. Ja, un viņam tas tieši tā, viņš arī uzskata, ka pirmkārt, lai gan vēsture kopīga ar Lietuvu, un lietuviešiem valodā ir līdzības, taču tomēr konkrēti pieredzē un politikā ir vairāk kopīgas ar igauņiem. Un latviešiem un igauņiem ir tur kopīgās intereses, kuras arī būtu jāizteno šādā salikumā. Mazāk nekā ar Lietuvu. Tā ir viena Valdemāra atšķirība. Un, protams, ka viņš ir uzskata Baltijas provinču iedzīvotājus tomēr kā etnisko grupu kopojumu. Turklāt sarakstē viņš pieraksta latviešiem un igauņiem šo pamattautas, pamatiedzīvotāju status. Viņš lieto šādu vārdu, kas ir diezgan interesanti priekš 19. gadsimta, bet tāpat ideja, ka tāda šeit nav vienotas livoniešu tautas, kā būtu teicis bīskaps Valters 1864. gadā, kur vienīgā atšķirība palikusi valodā. Viņš saka, nē, šeit ir pilnīgi nodalītas cilvēku kategorijas. Te ir latviešu pamattauta, igauņu pamattauta, un te ir tie vispārējie kaut kādi. Un, protams, mēs skatīsimies tālāk uz 20. gadsimtu, tad pie Valdemāra mēs neatradīsim domu par Latvijas tautu. Tādas nav. Ir latviešu tauta. Protams, viņš izdara zināms reverants, viņš saka, ka šai te latviešu un igauņu liberālo nacionālistu kustībai var pievienoties arī daži krietnākie vācieši. Tad, kad viņi sapratīs, ka viņiem kā vāciešiem Baltijā nav nākotnes. Bet tie pārējie, tie nekrietnie, kur uzstājas savām senajām tiesībām vai privilēģijām, no tiem, protams, ka Valdemārs nav gatavs dot nekā. Un jautājums, vai šādā veidā Valdemārs redz latviešu kā politisku spēku, īstenībā manēt ideja ir nebeigta. Pamatā ir šis jautājums. Valdemārs tomēr tautsaimnieks un saimnieciskā nākotne. Lūk, latviešu kā etniska grupa, kā saliedēta solidāra kopiena ar homogēnu sociālo struktūru, latvieši bez kaut kādas savas augstākās šķiras, kas bauda šo solidaritāti, atbalsta viens otru un sekmīgi darbojās kā starpnieki starp Krievijas, Vācijas ekonomisko telpu. Kā arī darbojās ekonomiskā nozīmē, kā kopiena ar savstarpēju atbalstu visas Krievijas valsts mērogā. Ir ļoti interesanti, ka šis raksts par, teiksim, latviešu nākotni Krievu un vāciešu starpā, ka viņi kaut kā sasaucās ar turpat kopoties rakstu blakus stāvošo rakstiņu kāds vārds par žīdiem. Būtībā Valdemārs skatās uz latviešu nākotni, tur ļoti daudz kā kopīga ar ebreju kopienu. Arī tāda solidāra, ekonomiski aktīva kopiena, kurai nav īsti kaut kāda sava valstiskuma vai politiskās ambīcijas 19. gadsimta laikā. Zinām, cionisms nav vēl dzimst, tas jau nav jautājums, ja? Bet lūk, šeit ir drīzāk tās paralēlas. Valdemāram latvieši ir tā kā ebreji aptuveni šajā te sociāla ekonomiskajā nozīmē.
Un tas nemaz nav slikti. Tas saprotams priekš tā laika. Valdemārs par politisko nākotni. Redziet, te ir viena arī problēma, kāpēc mums grūti atšifrēt Valdemāra personiskos uzskatus vai šķirt viņus no citiem, tāpēc, ka, protams, ka viņš bija piesardzīgs. Un tas saprotams cilvēkam, kurš ir atradies policijas uzraudzībā, kura korespondence tiek perlustrēta, kurš saņems aizliegumu ciemoties Baltijas provincēs un riskējas ar izsūtīšanu uz Sibīriju un daudz ko citu. Protams, ka viņš ir ļoti piesardzīgs, un mēs tās viņa idejas artikulētā rakstiskā formā īsti atrast nemaz tā nevaram. Ja? Tātad, bet laika biedri ir snieguši savas atmiņas par viņu, un mums nav cits izvēles, kā ticēt tam, ko rakstīja viņa Maskavas laika biedri, draugi, un viss citi. Un šeit lūk Augusts Zandbergs 1928. gadā faktiski jau tāda būtībā ar vairāk nekā 40 gadu atminās, ko Valdemārs teica draugu lokā par to visu. Un šeit ir diezgan labas lietas parādās. Ja? Tātad, lūk, Valdemārs kā reāli politiķis, viņš prognozē karu starp Krieviju un Vāciju, kas ir saprotams 1880. gados. Tas karš briesmīgāks, viņš nāk ļoti ilgi, kamēr viņš pienāk Pirmā pasaules kara formā. Bet pretrunas pastāv jau pēc Vācijas apvienošanās, viņas aug strauji. Ja? Un tad viņš saka, ka lūk, latvieši un igauni varētu panākt atbrīvošanos no vācu jūga, iegūt izglītību, iegūt krievu ierēģu vietas un pārņemt kaut kādā mērā varu lokālā mērogā no krievu tautības ierēģiem. Lūk, un šeit ir galvenā frāze, ka Krievijā vairs ilgi nespēs turēties pie neaprobežotas patvaldības. Un pēc nelaimīgā kara, kāds dabīgi gaidāms, Krievijā var nākt parlaments, un Baltija var palikt par autonomu provinci, pat ar latvietu kā ģenerālgubernatoru priekšgalā. Es teiktu, protams, tas ir maksimums, ko mēs no Valdemāra vīzijas par politisku uzbūvi varam atšifrēt šajā stadijā. Tas nav maz, ja tas tiešām tā būtu bijis, un ja tiešām būtu tik mērķtiecīga un tālajoša domāšana, kur viņš pārvērst arī mērķtiecīgā darbībā. Lūk, tas, ka nāk parlaments, jā, pēc Krievu-Japāņu kara nāca parlaments ar konsultīvu funkciju, bet tomēr Baltija par autonomu provinci, tas drusku interesants jautājums, ko viņš saprot ar Baltiju, bet citos rakstos mēs redzam, ka tomēr ar to viņš saprot tomēr tās pašas 3 Baltijas provinces. Šo te latviešu, baltiešu, tātad luterisko latviešu un igauņu kopumu, ja, un tur īsta Latgala neiekļaujās šajā skatījumā. Bet autonomija, jā. Bet, protams, pastāv lielā pretruna. Kā gan var runāt par Baltijas autonomiju, ja visi centieni tuvināties Krievijai ir vērsti uz vecās Baltijas autonomijas iznīcināšanu? Pat par kādu jaunu autonomiju Valdemārs varētu runāt. Un šīs idejas paliek diezgan tā ļoti neskaidri iezīmētas, kāda būs šī jaunā autonomija. Jaunā kopīgā latviešu un igauņu zeme, kurā arī vācieši varēs piedalīties, ja viņi uzdās kārtīgi. Lūk, te ir jautājums tāpēc par rusifikāciju. Un visu te viņš ir pretrunā arī ar nācijas konceptu, teikdams, ka krievisku runādam latvieši nekad nezūd tautai, arī tad ne, ka tie pa daļējo saka aizmirst latvisku runāt. Tas ir vecā izpratne par to, ka tauta ir solidāra kopiena. Un valoda vai ticība vēl kaut kas nav tik svarīgi. Lūk, kopīgas ekonomiskās intereses, kopīgas sociālā izcelsme. Ja? Droši vien, ka šeit īsti nav tā vīzija, ka neizbēgami ekonomiskā nozīmē notiks šī sabiedrības urbanizācija, notiks diferenciācija un vēl daudz kas cits. Un, protams, ka ir jautājums par to, ka rusifikācija Valdemāram pēc Zandberga atmiņām ir vienīgais līdzeklis, kā tikt galā ar Baltijas bruņniecības varu un strauji modernizēt šīs provinces. To saprast var, bet vai viņš rēķinās ar tālākajām sekām, ar to, kādā virzienā tas ved Baltijas provinces un tautas, to mēs vēl īsti tā nevaram konstatēt, un es domāju, ka diez vai kādreiz kāds varēs to atšifrēt. Ka būs jauna avota, jo varbūt tiešām Valdemāram tik tālu tas skats pat nemaz negāja. Lūk, ģeopolitika un ģermanofobija, kas nāk kopā ar šo rusofīliju. Protams, Valdemārs ļoti labi redz šo stratēģiju, ka Baltija ekonomiski un arī militāri ar savu nostāju ir vajadzīga Krievijas impērijai. Un tas pamato viņa, uzskatu par tuvināšanos Krieviju, kas dos arī ekonomisku labumu, dos sociālo mobilitāti un iespēju tikt pie turības. Un tāpēc arī, Valdemārs visu laiku, principā, viņam ir ļoti liela loma šajā slavofīlu kampaņā pret visa veida vāciešiem Krievijā.
Ja mēs ticam atmiņām, tad Valdemārs nevis viņa slavofīlu draugu, kā Katkovs un tādi, stimulēja šo kampaņu, bet Valdemārs lielā mērā aiz tā stāvēja, sekodams savam mērķim graut Baltijas bruņniecības varu. Un viņš piedāvāja un ražoja gan pats, gan caur saviem epigoņiem diezgan daudz materiālus, kurus diez vai mēs varētu par pilnīgi objektīvi uzskatīt. Jo tajā brīdī, kad Valdemārs paņem kaut kādu Krievijas ierēģiņu sarakstu, ja, un tā lielā tempā šifrē vaļā pēc uzvārdiem, kurš vācietis, kurš nav vācietis, ja, un nonāk pie ļoti augstiem skaitļiem, protams, ka tas ir, citādākā par ģermanfobiju to nosaukt nevar, jo viņi pat neinteresē. Cik paudzes tie cilvēki Krievijā ir dzīvojuši, kurš no viņiem pareizticīgs, kurš nav, ja, viņam pietiek ar šo uzvārdu, lai teikt, tas ir vācietis, un tātad tas slikts, lai gan viņa pašu uzvārds arī varētu vest pie tāda secinājuma. Tātad atkal, un šeit arī parādās vēlreiz paredzējums to, ka karš izcelsies tieši starp Vāciju un Krieviju, kas pamatā ir pareizi. Un tālāk sākās visas spekulācijas par to, kādas ir Krievijas ģeopolitiskās intereses, kuras viņš atšifrē pilnīgi pareizi. Lūk, jautājums par Valdemāru un sociālā progresu. Tas mums interesē vairāk kā piedāvā iepriekš minētā pie tā jautājuma, ka Valdemāram ir jautājums bieži par arī sociālo modeli. Tas nav tikai tas, ka viņš ir, kā Zandbergs raksta, pastāvīgi rīdījis Krievus Baltijas mužniekiem un centies panākt dažādu jomu pārkrīvošanu. Protams, būdams vīlies, ka tā neaiziet tik tālu, kā viņš vēlētos. Kad tā nav aizgājis līdz agrā reformai, kas bija svarīgākais jautājums jau kopš 60. gadu sākuma 19. gadsimtā. Un ka, protams, palikuši vēl vairākas citas lietas. Zemstes nav ieviestas, landtāgi nav reformēti. Ja? Un tas viss ir palicis no tāda viedokļa pusē. Bet, lai gan tas viņu sarūktina, visā vismā rusifikācija viņu apmierina, un viņš pat šeit ļoti bieži noraida savu laiku biedru kritiku, kur ir bijis pietiekoši liela, ne tikai Rīgā, kā ir norādīts, bet arī pat viņa Maskavas aprindās. Tomēr pie tā viņš paliek. Bet aiz tā stāv vēl viens jautājums. Aiz tā stāv jautājums par šo sociālo-ekonomisko modeli. Un es gribētu teikt, ka Valdemārs pilnīgi noteikti viņš ir vismaz kreisi liberāls tautsaimnieks un politiķis. Tāpēc, ka viņš atkārtot savās vēstulēs un arī savās publikācijās vēl līdz pat savai nāvei. Ja? Viņš raksta par to, ka ir vajadzīgas šīs sīksaimniecības. Tā ka lūk, ne tikai mūsu pazīstamās vecsaimniecības ar mazgruntnieku slāni, kas nopirkuši zemi par naudu, ja? Bet ir vajadzīgs principā tālāks progress. Ir vajadzīgs dalīt to mazākās saimniecībās 10-15 hektāri. Tas jau mums pilnīgi aizved domāšanu līdz Kirhenšteina agrā reformai. Ja? Ka tad, lūk, katrai ģimenei, kas vēlās apstrādāt zemi, viņai vajadzētu šos 10 hektāriņus, un tad ar intensīvu saimniecības palīdzību tiktu panākts nevien ekonomiskais efekts, bet arī sociālais taisnīgums no Valdemāra paudzes viedokļa. Tā, lūk, šī ideāla. Un tas, protams, ka ļoti nostāda viņu kaut kur nevien kā kreisa liberālu, bet principā jau diezgan tuvu Krievu agrārā sociālismu idejām. Par to, ka vajag atņemt muižnieku īpašumus un sadalīt. Sadalīt visiem vienādi. Tāpēc minēja Kirhenšteina agrā reforma, ka Latvijas agrā reforma tikai daļēji bija sociālistiska. Viņi sadalīja muižnieku īpašumus, bet ne visiem vienādi. Ja? Šeit ir jau pilnīgi kaut cits skatījums, ka jāiet vēl tālāk. Protams, tajā pašā laikā Valdemārs saprot arī tās negatīvās puses Krievijas sistēmai un viena lieta gan. Tad, kad viņš runā par agrāro jautājumu, Valdemārs aizstāv to, ka tātad šī kopa īpašums, kāds pastāv Krievijā 19. gadsimtā, un kopa atbildība ciema līmenī, kā kopiena, tas nav labs risinājums. Ir vajadzīga personiska iniciatīva. Un tas būs arī daļai šajā Novgorodas izceļošanas kampaņā, ka lūk, Kurzemes saimnieki, lai brauc uz Novgorodu kopā ar saviem kalpiem, un tad tie kalpi dažu gadu laikā varēs iekrāt naudu un paši nopirkt kaut kādu zemi. Ja? Lūk, šis jautājums arī tur pastāv klāt. Tā ka sociālais modelis, jā, tās ir zemnieku vienas ģimenes sīk saimniecībās. Un tas tā blakus tam, ka, protams, ir cita lieta, ka ir jāatbūt izglītība un jāattīst jaunas nozares, kurās nav konkurences. Lūk, jūrniecība, tā ir tā vieta, kur latvieši un igauņi var sākt no nulles bez lielas konkurences un iekrāt kapitālu. Vēl viena lieta par Valdemāra sociālā modeli, protams, ir tāda, ka Valdemārs, atšķirībā jau no saviem laika biedriem Veinberga vai arī Māteru Jura, principā viņš noraida šo ideju par latviešu augstākās kārtas veidošanos. Veinbergs runā ļoti skaidri, Māteru Juras raksta romānus Azīves viļņos, ja, par to, ka latvietis kardienestā kļūst par ģenerāli un tagad viņš var precēt baronu meitu.
Ja? Lūk, Valdemāram tā nav. Viņam šī augstākā, teiksim, šķira nav vajadzīga. Latviešu tautas perspektīvas, tur, kur viņš raksta vācu valodā, viņš raksta, ka vismaz 100 gadus vairums latviešu paliks pēc dzimtās valodas. Bet kaut kādu ilgtermiņu skatījumu viņš nesaista ar šīs te lingvistiskās un etniskās identitātes saglabāšanu. Kāpēc arī, teiksim, minēja jautājumu par līdzībām ar viņu uzskatiem par ebreju kopienu. Un lūk, un šeit varbūt tie ir tie mani gala secinājumi, kuri lielā mērā jau ir iztirzāti. Protams, ka mana prezentācija ir pieejama arī visiem interesantiem pēc tam, ja kāds vēlās palasīt konkrētus un sīkākus vārdus, bet es pateicos par jūsu uzmanību. Tev kā vēsturniekam, cik tev ir liela uzticamība šīm atmiņām kā vēstures avotam, ņemot vērā, kā jau tu pats teici, ir pagājis laiks. Zandbergs tomēr pieder, kā mēs teiktu, pie tādiem Valdemāra dievinātājiem, viņa pēdējais ārsts, kas uzraksta viņa miršanas apliecību. Un tā tālāk. Redz, jautājums par avotu kritiku. Es drusku cenšos iet tādu, varbūt drusku tādu starpdisciplinārās pieejas virzienā. Pirmkārt, mums citas informācijas nav. Mums jābalstās uz to informāciju, kuru mums ir. Un šajā jautājumā man grūti piekrist klasiskajiem vēsturniekiem, kuri domā, ka patiesība dzīvo tikai un vienīgi Latvijas Nacionālajā arhīvā. Ja? Ka tā kā nav Latvijas Nacionālajā arhīvā, tā nekad nav bijis. Ja? Un nekad nebūs. Ja? Pirmkārt, tāpēc minēšu piemērus, tāpēc pasaulē daudz citu arhīvu, kuriem mēs klāt netiekam vienkārši tajā pašā Maskavā, starp citu. Ja? Varbūt vēl daudz ko varētu atrast īpaši par Valdemāra darbību, teiksim, slavofilu presē. Vienkārši tas prasīt ļoti lielu ieguldījumu, lai to izdarītu. Ja? Tā ir viena lieta. Un otra lieta, kā citēsim kolēģi Mārtiņu Virs, kā paši svarīgākie dokumenti nekad nevienā arhīvā nenonāk. Ja? Tā arī tāda vēl viena patiesība. Un līdz ar to pašu spriest par kaut kādam norisēm mēs varam ļoti bieži arī tikai ar paralēlēm, ar kontekstiem un beigās ar loģiku. Ja? No loģiskā viedokļa, salīdzinot to, ko Valdemārs teica un rakstījis, un to, ko Zandbergs viņam piedēvē, es šeit neredzu loģisku pretrunu. Tas tā tiešām varētu būt, ja arī viņi atsauc uz karu starp krieviem un vāciešiem pārējo, lai to pamatotu vēl stingrāk, būtu tiešām kārtīgi jāanalizē šī slavofilu prese. Ja? Kas te īsti rakstīts tur un kas tur īsti ir bijis. Es piekrītu, bet problēma tāda, mēs nevaram Valdemāru izanalizēt, izpētīt uz Latvijas Nacionālā arhīva bāzes. Manuprāt, jau kolēģi Vita ir izdarījusi viss, kas bija iespējams šādā nozīmē. Un tagad, ja mēs vēlamies vairāk, mums jāliek klāt, varbūt tas subjektīvi, varbūt tas spekulatīvi, bet beigās vēsture, kā sabiedriskā zinātne, ir spekulatīva zinātne. Jā, paldies. Vai ir jautājums, lūdzu? Sakiet tikai savu vārdu, lai visi mēs te viens otru pazīstam. Imants Burvis, arī no Sasmaks, ja kas. Apaļkungs, vai es pareizi sapratu jūs, ka Krišjāna Valdemāra stratēģiskā domāšana attīstot Igaunijā un šodienas Igaunijā, šodienas Latvijā, tieši jūrniecību, tas bija kā ekonomiskā pamata likšana tieši šīs piekrastes, šīs provinces vai šodien šo divu valstu ekonomiskai attīstībai, jau būtībā pretēji iepriekšējiem valdniekiem, tiem pašiem muižniekiem, kas pārvaldīja teritoriju, tiem pašiem vācu dinastijas pārstāvjiem Krievijas tronī un tā tālāk. Paldies. Protams, viņš cenšas to darīt šo vietējo iedzīvotāju, nevis valsts interesēs. Tā ir viena lieta. Protams, ka, muižnieki, kuri pamatā nodarbojas ar lauksaimniecību, ja? Viņi tur nav tikai interesēti. Ir daži izņēmumi, attiecīgi arī Latvijas rietumkrastā, kurš būvēja Pāvilostu, piemēram, ne jau zemnieks Valdemāri, būvēja Pāvilos ostu. Muižnieks to darīja. Es piebildīšu jautājumam, es attiecinot uz šodien. Šodien Latvijas jūrniecības izglītība, kur iedibināja Valdemārs, strādā ne uz Latviju, bet uz rietumvalstu flotes papildināšanu kadriem.
Nē, nu ļoti labi, bet es pabeigšu atbildi. Ja? Par to, ka Valdemārs sāk to darīt. Viņa pirmā brošūra ir par latviešu un igauņu piesaistīšanu jūrniecībai, un pēc tam viņš ir plašumā. Ja? Pēc tam viņš to pārvērš īstenībā par savu tēmu, par savas iztikas avotu Krievijas impērijas mērogā. Un tādā veidā attīstās par Vācu dinastiju. Viņš to visu darīja ar imperatoru brāļa Konstantīna atbalstu. Ja? Tā ka šeit mēs nevarētu teikt, Krievijas Vācu dinastija nebūtu patikusi jūrniecība. Ja? Nekādā gadījumā ne. Tāpat kā Slavofīla arī tur ieguldīja naudu, un reizēm arī pazaudēja naudu šajā biznesā, jo atzīsim vienu lietu. Valdemārs var būt labs tautsēmnieks. Valdemārs var būt uzņēmīgs cilvēks un organizators, bet viņa biznesa projekti, ja, maigi sakot, nevienmēr bija veiksmīgi. Novgorodas pasākums ir ļoti neveiksmīgs, bet arī tā no ekonomiskā viedokļa nepārdomāts. Kas par biznesa projektu, ja viņš nav izdomājis, cik liels būtu potenciālo klientu skaits un kādas sekas tas rada. Ja. Tāpat arī kuģniecības biedrība Austra, kur tā forša, principā, viņa nebankrotē, bet viņa stipri panīkst. Ja. Arī tur jau peļņas nav, kā mēs redzam viņa vēstulēs. Ja. Drusciņ veiksmīgāk viņam ir ar šādu tādu izdevēju darbību, lai gan Pēterburgas avīzes arī viņas praktiski, finansiāli nonāk grūtībās. Valdemārs grib viņas slēgt, ja, un tad tikai barons drusciņ pavēl to par kādu vienu gadu garumā. Ja. Tā ka, lūk, uzņēmējs viņš nav veiksmīgs. Bet kaut kādā veidā tieši tāpēc, ka viņš darbojas jūrniecībā, tāpēc, ka viņam ir sakara visādām augststāvošām personām Pēterburgā un Maskavā, ka viņš pats bijis arī tāda valdības ierēdnis kādu laiku, tādā veidā viņam izdodas savu dzīvi nodzīvot pietiekoši lielā labklājībā un arī sekmēt šo tautiskās kustības attīstību, savu statusu dēļ. Jo tas joprojām ir augstāks nekā visiem pārējiem, ja Krievijas, brangu tabulā, nekā visiem pārējiem latviešu tautiskās kustības darbiniekiem vienmēr ieskaitot. Paldies!